un ja patoloģisks veidojums atbilst trūcei, tad ārsts sastāda izmeklējumu programmu, jo pacienti dažādas miesas būs, pacienti atkārtot līdz šim ir operēti, un tas izmaiņas var būtiski maldināt mūs. It īpaši kā patoloģiski veidojumi varbūt ne tikai trūcis rādīts, ja, bet arī labdabīgi zemādas audzēja. Tātad tipiskas pazīmes, tas ir patoloģisks veidojums, viena no tipiskām vietām, kas parādās nejauši, nerāda nekādas sūdzības, bet ar laiku palielinās un pievienojas virkne sūdzību. Tas var būt saistīts ar sāpju sindromu, ar gremošanas trakta darbības traucējumiem, urinācijas traucējumiem, kruškuri organu traucējumiem, elpošanas nepietiekamību, atkarībā no tā, kas kur pārvietojas un vai netiek nospiests. Bet gala rezultātā pacients ātri vai vēlu nonāk līdz specialistam, kurš izvērtē pacientu, izskata, jārēķinas ar to, ka ķirurgs ne tikai lasa, bet arī skatās ar rokām. Vienu mēs varam novērot, otram piedāvāsim ķirurģisku ārstēšanu, trešam medicīnisko rehabilitāciju, koriģējušas jostas izmantošanu. Un ka aizberga virsotne daļu no pacientiem mēs plānojam uz operāciju.